Negluži pasaka. Reiz dzīvoja karalis. Nē, viņš dzīvo vēl tagad, tāpēc sāksim šo stāstu nedaudz citādāk. Tas būs stāsts par pasaules bagātāko un neparastāko karali. Viņu vajadzētu ierakstīt Ginesa rekordu grāmatā. Jūs taču esat dzirdējuši par tādu grāmatu, kurā ieraksta pašus ātrākos, lielākos, veiklākos, visus tos, kas kaut kādā veidā apsteidz citus. Jā, dīvaini, bet par šo karali, kurš tiešām ir pats īpašākais no visiem karaļiem, tur nav neviena ieraksta. Taču karalis, par kuru es jums stāstīšu, par to neskumst, jo viņš ir arī vislēnprātīgākais un pazemīgākais no karaļiem. Viņš ir liels savādnieks. Kāpēc? Kaut vai tāpēc, ka viņš, kuram pieder visas pasaules zemes, staigā basām kājām un sēž vienā pulciņā kopā ar nabagiem, slimniekiem un ļaundariem. Karalis, kuram pieder visspēcīgākais vārds pasaulē, nesaka nevienu vārdu, kad viņu sit, lamā un apspļauda. Karalim, kuram pieder visas pasaules bagātības, bieži vien pat nav, kur savu galvu nolikt lētpūstos. Šis karalis nebaidās aizskart spitālīgos un noslaucīt asaras grēciniecei. Viņš nekaunas mazgāt citiem putekļainas kājas. Šis karalis, lai gan varētu turēt rokās valdnieka zizli, labāk atver savas plaukstas, lai saņemtu naglas. Šis karalis, kurš varētu pateikt, redz, kur vainīgais, viņa dēļ es tik daudz cietu, saņemiet viņu ciet un sodiet ar visbargāko sodu, šis karalis saka, piedodiet viņam. Vai par tādu karali nevajadzētu rakstīt Ginesa rekordu grāmatā? Jūs domājat, ka vajadzētu? Bet ziniet, šim karalim ir pašam sava grāmata, daudz populārāka par Ginesa rekordu grāmatu. Grāmata par šo karali ir gandrīz katra cilvēka mājās, jo viņš ir mīļākais un neparastākais karalis pasaulē. Viņš izdala savu mantojumu visiem. Viņš saka, nāciet pie manis, mani prinči un princeses, un nenāciet pie manis ar dārgām dāvanām, nāciet ar tukšām rokām, nāciet ar maisiem, kas pilni mēslu, netīrumu un atlieku. Metiet man virsū visas savas bēdas un smagumus. Es no tā visa varu radīt dārgumus, tādus dārgumus, kas mirdzēs mūžam debesīs.